Esam šeit ar Sergeju Sidorko, un viņš sadarbojas ar Sano uzņēmumu jau kopš 1999. gada. Pareizi? 98. Tad mēs sākam domāt par apkuras sistēmu uzlabošanu, un kad sākam domāt par to regulējumu, kas ir nepieciešama dzīvoklis, tad arī parādījās ēdiens ar vācu partneru. Un viņi piedāvā arī mēvīt patītas. Tādas sarunas bija 98. gada un 99. gada. Mēs tikam pie kontraktu un uztaisījām pirmo pilotu māju. Un sakiet tagad, cik objektus esat aprīkojuši? Man ir 11 mājas, kur ir uzlabota apkuras sistēma, kur katru dzīvokli ir iespēja regulēt siltumu patēri un uzskaitīt savu patērētu siltumu un maksāt katru dzīvokli atsevišķi patērētu. Interesanti, kā cilvēki sākumā reaģēja, kad gribējāt ieviest šo? Cilvēki, kā saka, tā ir līdz šodien reaģēja smagi. Viss jocīgais ir tāds, ka cilvēki saka, mums nav nauda, kaut jau, teiksim, kopš pirmā māja līdz šodien tas 11 mājas pierāda, ka uzstādot šo sistēmu, cilvēki var ietaupīt, vai nevar ietaupīt 20% no rēķina. Vidējādi pa māju, un, teiksim, ja mēs sakam par kāda starpība ir starp taupīgiem un, teiksim, tiem, kam patīk karstums, tad starpība starp dzīvokļiem varētu būt apmaksā 4 reizes. Man ir pietur šeit dzīvoklis 56 kvadrātmetru šī māja, un pa pagājušu mēnesi par decembri par apkuras samaksāja 22 eiro.